Esiet sveicināti, dargie klausītāji, arī šajā vakarā. Tiešām saku visiem labvakar un nāksim Dievu priekšā ar lūkšanu, un tad varēsim runāt šī vakara svētrunu. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo vakaru, kad mēs atkal varam būt Tavi bērni kopā, kad mēs atkal varam būt kopā šajā brīnišķīgajā vakarā. Kungs, tiešām svētī arī šī vakara pārdomas, kungs, tiešām, lai mēs tās pārdomātu, nevis tikai noklausītos, bet lai mēs arī tās pārdomātu, kungs, tad uz ko Tu vēlies runāt uz mums arī šajā vakarā, kungs, tiešām uzrunā katru klausītāju, īpaši arī šajā vakarā, Tēvs, tiešām atver katru klausītāju sirdi, kungs, tiešām, lai šis Tavs vārds tiešām iesakņotos mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, Tēvs, tiešām, lai mēs pie tā turētos ik brīdi, kungs, tiešām, ka Tu esi mūsu visvarenais Dievs, uz ko mēs varam paļauties visās dzīves situācijās, kungs, tiešām es lūdzu svētī katru brāli, katru māsu, kungs, kas ir pie savā vietā, katrs savās mājās un ka var klausīties tiešām šo vārdu, Tēvs, tiešām svētī katru, kungs, tiešām svētī un lieto arī mani, tiešām arī es varu šīs Tavas dotās patiesības nodot tālāk, kungs, tiešām lieto, runā, kā Tu vēlies, lai es šovakar runāju uz klausītājiem, kungs, tiešām svētī katru, kungs, uzrunā, kungs, mēs lūdzam, svētī un lieto mūs katru, Tev par slavu, Tev par godu, un Taviem ļaudīm par svētību, kungs, lieto mūs katru, izlies par šo vakaru, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lasījums no 27. salma. Lasījums no 27. salma. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baižļoties. Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzot no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā, visu sev mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu, viņa svētajā vietā, jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telpu pavēnī un ceļ mani augstu uz Klinskalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tūmā un esīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Uzklausi, ja kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie Tava vārda, meklējiet manu vaigu, es meklēju, kungs, Tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neastum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs, neatmet mani un neastāj mani, Tu Dievs mans pestītāji. Ja man tēvs un mana māte man astātu, tad tas kungs mani pieņems. Māci man, kungs, Tavu ceļu un vadi mani, pa līdeni teku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod mani manu pretinieku nomācēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību, dzīvo zemē, esi droša un stipra manas sirds un gaidu uz to kungu. Tiešām
Āmen, tiešām ļoti brīnišķīgs Dieva dota vārds arī šīm vakaram, ka tiešām, ka mēs varam meklēt drošību un patvērumu Dievā, ka viņš tiešām ir mūsu patvērums, mūsu glābiņš, tiešām, ko mēs varam meklēt, pie kā mēs varam arī tverties, ka tiešām viņš ir mūsu glābējs, ka tiešām, ka nav cita ceļa, un ka tiešām cita ceļa nebūs, kā meklēt Dievu, kā tverties pie Dieva, un tiešām, ka viņš ir mūsu patvērums, mūsu glābējs, mūsu stiprā pils, ko mēs varam meklēt, tiešām, kā teikt, 1. pantā, tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties, tiešām tik brīnišķīgi ir, ka tas kungs ir mūsu patvērums, ka tas kungs ir mūsu gaišums, un tiešām no kā mums būs bīties, no kā mums būs bīties, ja mēs esam ar to kungu, un ja mēs esam ar to kungu, ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad tiešām no kā mums būs bīties, no kā. Jo tas kungs ir mūsu dzīves patvērums, no kā man baidoties, ja mēs ejam ar Dievu, ja mēs paļaujamies uz Dievu, ja mēs uzticamies uz viņu, no kā mums bīties, no kā bīties, ja mēs esam ar Dievu, ja mēs uzticamies, ja mēs paļaujamies uz viņu, uz viņa vārdu, no kā mums būs bīties. Ne no kā. Un pāri visiem ienaidniekiem, kas arī bieži nāk un mūs vēlas sagraut, saplēst gabalos, kā tiek teikt 2. pantā, kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu mana miesa, viņi klups un kritīs, ka Dievs ir pāri visam, ka tas kungs ir pāri visam, kad viņš ir varens spēkā, kad viņš ir spēcīgs, gāzt visas ļaunās ugunīgās bultas, visus uzbrukumus, visus ļaunā uzbrukumus, kas arī grib mūs sagraut, kas arī grib mūs iznīcināt, bet Dievs ir pāri visam, Dievs ir varens, viņš ir spēcīgs, viņš ir pāri visam. Cik brīnišķīgs ir mūsu kungs un varenais Dievs un glābējs, ka tiešām, kad mēs varam būt stipri pie tā kunga, stipri uzticēties uz viņu. Tiešām. Tiešām, ka Dievs ir pāri visam. Dievs ir pāri visam, un tiešām mēs varam paļauties uz viņa brīnišķīgo vārdu. Tiešām, ka Dievs ir pāri visam, ka nekas mūs nevarēt izraut ārā no Dieva tuvuma, un nekas mūs nevarēs izraut ārā no Dieva tuvuma, jo Dievs ir ar mums, Un tiešām, kā 4. pantā tiek teikt, vienu es izlodot no tā kunga, pēc kā es kāroju, kā es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, un skatīt tā kunga jaukumu, un pielūgt viņa svētajā vietā, ka tiešām, ka mēs varam paļauties uz Dievu, kad mēs varam uzticēties uz viņu, ka mēs varam nodot savu dzīvi viņam, kad mēs varam tiešām paļauties, pāri par visu paļauties uz Dievu, kā es teicu ievada vārdā, priecājieties par visu un vienmēr. Priecājieties par visu. Un tāpat mēs varam tiešām iet pie Dieva, kad mēs varam tiešām iet pie Dieva, baudīt šo Dievu mīlestību, baudīt šo Dieva žēlstību, šo Dieva svētību, ka mēs varam baudīt viņa svētību, kā viņš mūs katru mīl, kā viņš par katru ikvienu no mums gādā, cik viņš ir varens, cik viņš ir varens kungu kungs, o varenais Dievs.
Un kā jau tiek teikts tālāk, 8. pantā, meklējiet manu vaigu, es meklēju kungs tavu vaigu, ka tiešām Dievs grib, lai mēs tiešām meklējam viņu, lai mēs tiešām meklējam un atdodam savu sirdi pilnīgi viņam, lai mēs uzticamies pilnīgi viņam, ka viņš ir tas varenais Dievs, pie kā mēs varam tverties, ko mēs varam paļauties, ka viņš ir pāri visam, tiešām, slava Dievam. Tiešām slava Dievam, ka viņš ir pāri visam. Tiešām, ka Dievs ir varens, ka viņš ir varens un tiešām, ka mums ir jāpaļaujās vienīgi uz viņu, ka viņš ir tiešām varens. Un kā jau tiek teikts 9. pantā, neapslēp no manis savu vaigu un neastam savu kalpu dusmās, tu esi mans palīgs, neatmet mani un neastāj mani, tu Dievs mans pestītāji. Tiešām, ka Dievs mūs nevienu nekad neatstās, kā tiek teikt, ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems tiešām pāri visam. Vienalga, kas mūs pamestu, vai draugi, vai kādi tuvākie, bet Dievs mūs nekad neatstās, ka Dievs būs vienmēr ar mums, kad viņš ir tiešām ar ikvienu kopā, kad mēs varam uzticēties, kad mēs varam paļauties. Un kā jau tiek teikts, arī nobeigumā 11. pantā, māti man kungs tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku manu ienaidnieku dēļ. Tiešām, kad mēs varam uzticēties, kad mēs varam paļauties, ka arī Dievs mūs vadīs pāri visam, kad viņš mūs vadīs pāri visam arī šo ceļu, šo patieso ceļu, kad viņš mūs vadīs. Ka mums tiešām ir jāuzticas arī viņu vadībai. Un nolasīšu arī 13. pantu un 14. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnība dzīvo zemē. Esi droši un stipra mana sirds un gaidu to kungu. Tiešām, ka Dievs ir varens, ka mēs varam tiešām paļauties uz viņu un redzēt šo viņas žēlstību, šo viņa mīlestību, ka viņš tiešām iežēlojas par katru savu bērnu. Par katru savu bērnu viņš iežēlojas. Un tiešām, ka mēs varam būt droši un stipri un gaidīt uz to kungu, jo viņš ir mūsu patvērums, jo viņš, tas kungs, ir mūsu patvērums. Un ja tu dzīvo ar to kungu, un ja tu uzticies tam kungam, no kā tev baidīties, tiešām. Mīļais radio klausītājs, kas tu klausies šajā vakarā, tiešām es tev gribu iedrošināt, paļauties, uzticēties vienīgi Dievam, tam kungam. Un tiešām tev nebūs no kā jābaidās, no kā. Tiešām, lai Dievs tev palīdz, lai Dievs palīdz ikvienam no mums, un lai tiešām dod spēku. Tiešām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.